Ir 6. aprīļa vakars, mums ir beigusies 3. diena. Esam pie CERN ārpusē, aiz manis tur priekšā ir CERN visa galvenā mītne ar zinātnes institūtiem. Savukārt man aiz muguras ir Šveices viens no ekspo objektiem, zinātnes centrs, kurš arī rudenī atvērsies. Un šodien mūsu galvenais uzdevums bija turpināt apskatīties daļiņu detektorus. Mēs bijām CMS detektorā, savukārt Atlas, kas ir pats lielākais detektors, viņš ir mums aiz muguras aptuveni šitien ja, tur, ka mans pirksts. Bet nu labi, par ko ir CMS detektors? CMS detektors ir vienīgais detektors, pie kura mēs varam nokļūt, kamēr lielais hadronu pātrinātājs darbojas. Viņš ir 100 metrus zem zemes, viņš ir vairāk kā 4 mājas stāvus augsts un 14,000 tonnas smags. Savukārt Atlasa detektors ir aptuveni 2 reizes lielāks. Viņi taisīja 2 detektorus, kuri faktiski veic vienu un to pašu funkciju, bet tajā pašā laikā viņi tā fizikas tehnoloģija, kas tiek izmantota tajā, ir atšķirīga. Un tādā veidā viņi ar šiem mērījumiem var papildināt viens otru un iegūt labāku skatu uz to, kas tad notiek daļiņu pātrinātājā. Pēcpusdienā savukārt mēs bijām apskatīties Ženēvas centru un beigās arī satikām Latvijas vēstnieku ANO. Rītdien turpināsim par kosmosu un skatīsimies arī detektorus un antimatēriju, kas ir saistīts ar kosmosu. Paldies, tiekamies!